Čau, visiem taisnēkie, un es esmu lidostā. Es esmu lidostā, un es te esmu jau kādas kādas 3 stundas. Mums man vēl jābūt 5 stundas šajā sūdu lidostā. Galvenais, ka šitā ir milzīga lidosta, bet te ir tik dārgi. Vienkārši. Jūs zināt tos makarūnus, vai es nezinu, vai es pareizi saku, bet tos kroči, kur izskatās pēc cepumiņiem, tie garšīgie. Ja jūs nezinu, par ko es runāju, piedodiet, es nevaru izstāstīt. Es nemāku izstāstīt drīzāk. Un viņi, Latvijā, tur nezinu, Stokmanā viņi maksā kāds 95 centi kaut kur apmēram. Un te viens makarons maksā 3 eiro. Viņi vienkārši uzskrūvē tās cenas vienkārši. Sorry, ka es laik daru. Vienkārši tā kā, tas ir tā kā es izsakos. Pēc tam mēs, principā mums šeit jābūt 8 stundas. Bet tā, cik pulkstenis tagad? Ok, 20 pār 10. Lieliski. Kroča, mums te jābūt 8 stundas, vēl 5 atlikušas. Un tad mums būs jālido 10 stundas līdz Šrilankai. Šausmas, es vienkārši gulēšu visu to ceļu. Man vienalga. Es gulēšos, es atslēgšos sev, iemaukšu pa seju, visu atslēgšos un viss done. Pamostos tāds, viss jau aizgājuši, ok. Jā, un mums būs milzīga lidena. Un atkal, kur tā lieta, tas, ka tur būs monitoriņi. Tur būs atkal tie datoriņi, uz kuriem var skatīties filmas un spēlēt spēles. Jai. Tas tāds bija, jai. Nu, kroča, tad, kad es atbraukšu Šrilanku, es visu šo ceļu, es 10. būšu atpakaļ, 10. datumā, un es līdz tam laikam taisīšu katru dienu vismaz 2 vlogus, kur es vienkārši daru, ko es visu laiku daru. Vai nu mēs ejam, nezinu, uz jūru, vai tusējam. Es filmašu jaunogad. Tā.